Šis video būs kā ar ko es baroju. Nē, atvainojiet, pārdomāju. Šis video būs kā es pavadu savu brīvo laiku. Pirmais, es jums pateikšu, ko nedarīt savā brīvajā laikā. Noteikti nesēdiet visu laiku pie savu televizoru. Noteikti, vienu ko nedarīt, vienu ko darīt. Noteikti dariet to, filmējiet video. Iesaku. Un, kā jūs redzat, es esmu, labi, jūs neredzat. Kā es jums līdz parādīšu, jūs redzēsiet, kad es nopirkus kameru. Lūk, mans telefons. Ko nedarīt? Nē, es visu laiku našķis. Šādus ten našķīšus. Šādus un noteikti arī visu laiku nesēdēt pie datora vai telefona, bet ja jūs montējat video tam līdzīgi, tad loģiski, ka to dariet, jo tas ir nepieciešams. Man traucē viena ļoti interesanta būtne, jā. Viņa vispār nav būtne, viņa ir tāda kā lele. Jā, man ir lelīte. Un es zinu, ka mans leles tēgi nebija īsti kā tēgi, jo, man īsti nav tādi kā, es nezinu, tādi kā jautājumi tie īsti nebija, jo man arī nav tādi kā sociālie tīkli, kurus tā kā varētu, nezinu, piemēram, uzdot jautājumus vai kaut tam līdzīgi, jo, Jūsu ekrāna viss kārtībā? Sapratu. Es skatos tak pašāk spogulī. Un es saku, ka tas ir forši un kaut kas tam līdzīgs, un jā. Un es zinu, ka tas nav īpaši kā tās ļoti skaisti un ļoti labi, bet, es vienkārši gribēju uztaisīt kaut kādu tagu, un es nedomāju, varētu uztaisīt Lentas tagu. Un, viņš bija, un man nebija īpaši daudz laiku, bet bija daudz skatījumu. Vismaz, jā. Un, un, wow, Jesus. Upa. Un, jā, es domāju, ka nav īpaši tādu sociālu tīklu, bet kā jau jums teicu iepriekšējā vai aiziepriekšējā video, es tiešām vēlos, lai jūs man rakstat tā kā Instagramā zem bildēm un redzot, man māsīts vienkārši šeit ir. Mani ļoti spīd ir. Kāds spīds? Un, un es jums jau kuru reizi saku, rakstiet mans Instagramā zem bildēm, komentāros. Un, jā. Un, jā, tāpēc mans profils ir Esmeralda ar mazo burtu Esmeralda, apakšsvītra Tetērna ar mazo burtu un
bez garamzīmes teterina. Un jā, laikam šis viss šajā video, nē, tas nav viss šajā video, un es jums pasaku vēl 2 veidus, ko darīt un ko nedarīt vasarā. Noteikti visu laiku, ko nedarīt, visu laiku noteikti, ka nelasēt grāmatas. Peldieties un braukājāt ar riteņiem un braukājāt skrituļslidām un tā. Un noteikti vēl nedariet ko. Vienkārši nesēdiet visu laiku istabā. Un dariet vienkārši visādas lietas ārā un brauciet jūru. Un tas laikam viss.